Sveicināti raidījumā Praktiski vesels, kurā sadarbība ar Centrālo laboratoriju Mēnesis aptieku un veselības centru apvienību un kopā ar foršiem ekspertiem, veselības speciālistiem un entuziastiem runājam par to, kā tad rūpēties par savu veselību. Un mūsu šodienas tēma ir aptaukošanās un liekais svars. Un patiesībā Latvijā ar to ir diezgan traki, jo mēs esam līderi pozīcijās Eiropas Savienībā. Aptaukošanās un liekais svars skar 59% no Latvijas pieaugušajiem iedzīvotājiem vecumā no 16 gadiem. Diemžēl statistika stāsta, ka pieaug ne tikai kopējais aptaukojušo iedzīvotāju skaits, bet arī bērnu aptaukošanās. Un tā kā es esmu ginekologs, sieviešu advokāts, tad īpaši man satrauc tendence, ka Latvija ir no top 1 līdz top 3 šobrīd Eiropā tieši sieviešu ziņā, kam ir aptaukošanās un liekais svars. Jā, bet mēs jau nerunājam tikai par to, kā tas izskatās spogulī. Mēs runājam par to, kā tie liekie tauku mētelīši ietekmē mūsu veselību, labsajūtu, hormonālo līdzsvaru, dzīvi kopumā un to sajūtu, kā mēs jūtamies. Tieši tā, un lai visus šos te aptaukošanās radītos mežģījumus kaut kā risinātu, ar mani un Artu šodien kopā ir 2 eksperti. Tā ir Jana Osīte, kas ir ārste un centrālās laboratorijas vadītāja, un Oskars Ernšteins, kas ir Latvijas vīriešu basketbola izlases fiziskās sagatavotības treneris un Kaizen Gym sporta un veselības centra līdzdibinātājs un Latvijas universitātes lektors. Pirmais jautājums uzreiz ir tāds, cik daudz ir par daudz? Piemēram, varbūt es tur tīri labi jūtos tajā savā apvalciņā liekajā. Sāksim ar to, ka aptaukošana nav tā, teiksim, kā fiziskais izskats vai vizuālais, teiksim, izskats. Un mēs sāksim ar tikai cīnīties, tāpēc, ka man nepatīk, kā es izskatos. Jā. Tas nav vispār stāsts par to. Pirmkārt, aptaukošana tā ir hroniska saslimšana. Jā. Tā, kas skar arī diezgan, teiksim, daudz sistēmas, mūsu organisma sistēmas, un arī ir noteiktas jau robežas, pie kā mēs varam teikt, ka cilvēkam ir aptaukošana vai nav, pat arī stadijas var noteikt. Teiksim ar to, ka visi zināt, pazīstat ķermeņa masas indeksu, jā, un to var viegli diezgan izreikināt, un pēc statistiskiem datiem, teiksim, arī pēc formulas, mēs varam teikt, ka pēc sakot no 25 līdz 30 jau skaidrs. Jā, piedod, bet varētu arī atkārtot, kā tieši šo ķermeņa masas indeksu rēķina, lai tie, kas varbūt dzird pirmo reizi vai ir piemirsuši. Svars uz garumu. Mhm. Jā, to jau īstenībā var atrast tagad, starp citu, to gan var izmantot arī interneta resursus, jā, jo ķemija, viņš saistinātā ķermeņa masas indeks ir diezgan viegli reiķināts, jā, un arī uzreiz ir kritērija. Un sākot no 25 līdz 30, tam skaitās, ka jau ir liekais svars, teiksim, tā aptaukošana, kas jau var skait par problēmu noteikti. Plus, protams, vēl ir radītāji tāda, ka mēs saprotam, ka ķermeņa masas indeks nav vienīgais rādītājs, sakarā ar to, ka mēs varam pat īstenībā vizuāli pat nevar pateikt, ka ir kaut kādi tie lieki tauciņi, ja, jo mums ir garums un svārs var īstenībā var ļoti garš cilvēks, jāpieņemsim, bet svarīgi saprast par to, ka tā pieņemsim abdomināla aptaukošana, kas ir visļaunākā aptaukošana. Un tā ir gan sievietēm, gan vīriešiem, ja, ir noteikts tas ķermeņa, teiksim, vidukļa apkārtmēns, ja, tas ir sievietēm bija 88, un vīriešiem jau, teiksim, problēma 102, ja? Tas jau ir skaitas par diezgan tādu abdominālu aptaukošanu, kas ir ļoti, teiksim, bīstama, ja? Bīstama tieši veselība, ne jūsu izskatām. Mēs par izskatu ar aptaukošanu, es negribētu runāt, tāpēc, ka tas ir tiešām katram, ja viņam patīk, varbūt dzīvot šajā ķermeņa, protams, bet tāda šeit es tikai par no medicīnas puses gribu uzsvert, ja, ka tas ir tiešām skār mūsu veselību, diezgan smagi skār veselību, un jūs ziniet, ka šobrīd arī ir pasaules dati, ka onkoloģija pieaug pateicoties arī mūsu aptaukošanai, ka arī tas ir diezgan augsts riska faktors. Bet tā abdominālā aptaukošanās, to es skatītājiem, kas nezinu, ko šis gudrais vārds nozīmē, riepiņu uz vēdera. Jā, tieši tā, riepiņu uz vēdera. Jā, tā kā abdomināla aptaukošana noteikti arī iedziena diezgan bieži sastopams, arī ne tikai medicīnas literatūrē, jā, tāpēc arī jūs varat katrs pieiet šobrīd pie spoguļu, paņemt lentīti kā agrāk, jā, un sevi nomērīt, jā. Ja jūsu radītāji iekrīt zem šim noteiktiem skaitļiem, pat mazāk, tad ir viss kārtībā, teiksim, jā, bet ja
ne, tad jāpaskatās. Tomēr jāpadomā par savu dzīvesveidu un galvenais par savu veselību. Jā, es varbūt Oskaram uzdošu tādu jautājumu, jo agrāk šis ķermeņa masas indeksa rādītājs bija tāda svētā govs, tāda panacēja, bet tagad aizvien vairāk dažādas zinātniskās publikācijas lasot, šis rādītājs tiek apstrīdēts, un es pat uzgāju kādā populāra zinātniskajā literatūrā tādu rakstu, kur bija ņemts Toms Krūss, kurš ir labi trenēts vīrietis, pats izpilda visus, kas kad ir cienīgos trikus, un tad kāds ļoti aptaukojies cilvēks, tā kā muskuļi ir smagāki par taukiem, tad sanāca, ka šis ķermeņa masas indeksa rādītājs ir vienāds. Ko tu kā fiziskās sagatavotības treneris varētu par šo komentēt? Jā, ir dažādi rīki, kurus mēs varam izmantot, un katram rīkam ir savas priekšrocības un arī trūkumi. Tā skaitā līdzīgi ar ķermeņa masas indeksu ir, un ķermeņa masas indeks neņem vērā ne tauku masu, ne muskuļu masu, un attiecīgi darbā ar profesionāliem sportistiem mēs šādu metodu neizmantojam. Jā, ķermeņa masas indeks ir pēc būtības visvieglāk pieejama, un tur ir noteikti savi iegūmi, kāpēc, un pamatojumi, kāpēc tas būtu jāizmanto, bet praksē profesionāliem sportistiem mēs izmantojam ādas tauku roku mērījumus. Mēs saņemam pēc tam skaitļus, kurus mēs ievedam formulā. Formulas rezultātā mēs redzam tauku procentu. Diemžēl, Jana varbūt var man palabot, bet man liekas, ka starptautiski nav tā kā pieņemt tādas konkrēti tauku procenta kategorijas, kas ir labi, kas ir slikti. Un tāpēc būtības vadoties pēc personīgās pieredzes un no citu treneru un kaut kādiem atsevišķu specifisku sporta veida zinātniskiem pētījumiem, mēs izvēlamies, kas ir labs, kas ir slikts, kas ir vidējs, un mēs cenšamies tā kā arī vizuāli to vieglāk parādīt, izmantojot krāsu luksusforu, attiecīgi zaļajā krāsā perfekti, dzeltenajā ir vietas izaugsmē, un tas sarkanā vēlamies pārvērst par to dzelteno krāsu, un jā. Agrāk mēs runājam par to, ka ir liekais svars, un tad kāda problēma sievietēm parasti ir? Ģenētiski ir iedzimti smagi kauli. Protams, tad, kad tu sāc kaut ko darīt, tad izrādās, ka tie smagie kauli gluži nebūs tie, kas veidos to tauku metalītu uz ķermeņa. Bet ģenētikai sava loma ir. Kāda ir tā loma? Mēs šobrīd arvien vairāk runājam par to, ka ir gēni, kas atbild par to, ka man tie tauki vieglāk uzkrājas nekā varbūt kādam citam. Tagad par ģenētiku. Vispār ne tikai par vielmaiņu, šādiem procesiem, arī par citiem procesiem. Protams, daudz runājam, un noteikti mūsu nākotnē vienīgais par ģenētiku mēs visi saprotam, kā to var mainīt. Viņu, protams, nevar jau mainīt, tāpēc mums jāsadzīvo tā, kā ir. Bet, protams, ir labāk zināt, kā man ir un kā man dzīvot, nekā es vienkārši neko negribu zināt un dzīvot tā, kā es pieradusi. Labi, man tie ir, varbūt metabolismi nav tādi tā atrasts, kā man draudzene, jā. Mēs varbūt dzīvojam, ēdam vien to pašu, vai es nezinu, no tādu pašu cilvēku, respektīvi, jā. Bet mūsu svars atšķirās, mūsu vienkārši pat izskats atšķirās, jā, tāpēc, ka mums ir ģenētika, jā, tā ir mūsu ģenētika, ar kuru mēs esam piedzimuši, ko mēs dabūjuši no saviem vecākiem, jā. Ir tā, ka, jā, šobrīd arī eksistē ģenētiskie testi, kas mums pastāstīs par jūsu vielmaiņu, teiksim, jā. Tā ir ne tikai tā kā par vielmaiņu konkrēti, bet par ir aprakstīti gēni, kas tieši iesaistīti šajā vielmaiņā, jā. Un kā viņi strādā, vai viņi strādā kā pienākas, vai viņi nedaudz izmainīti, ja? Kas arī mums noved bieži vien pie tā, ka mums ir tā planēta vielmaiņa. Piedod, es tagad šausmīgi vulgarizēšu šo jautājumu, ja? Bet cilvēks, kas klausās, to var uztvert arī tā. Jā. Es aizēju, uztaisu gēnu, man sliktie gēni nav, es ēdu visu, ko es gribu, milzīgas porcijas un svarā nepieņemos. Super, brīnišķīgs piedāvājums. Tur ir īstenībā pie kam vispār iet nodot tādu testu, ja man viss ir kārtībā. Saksim ar to, ja cilvēkam nav nekāda problēma, viņš pirmkārt arī neies neko nodot. Tas nav stāsts par to, ka man viss ir labi, es gribu vienkārši profilaktiski izmeklēties. Tie īstenībā testi nevar palīdz notievēt, nevis notievēt, viņi noregulēt. Jā, viņi palīdzēs tevi vienkārši pateikt, kā pareizi darīt. Un galvenais, ka viņi tevi var pasargāt no kardiovaskulāram saslimšanām. Mums pats galvenais par otrā tipa cukura diabēta, kas mums tieši tas gēnus arī tā predispozīcija atspoguļojas, un tas īstenībā svarīgākais. Mēs jau runāt vienkārši par to aptaukošana tā ir slimība, bet mums ir svarīgi kādi sekundāri faktori pievienojas pie tās aptaukošanas. Un varbūt tas nav tāda jautra tēma par otru tipu cukura diabēta, bet mēs tā nevaram nekur aiziet, un arī tās kardiovaskulārais risks, sirds un asinsvadu risks, tā ir, respektīvi,
varbūt tā kā pirmā vietā stāv, kas mums arī apdraud mūsu veselību, tā aptaukošana. Tāpēc tie īstenībā testi palīdz tieši saprast, piemēram, problēma ar sliktiem taukiem, vielmaiņa ar sliktiem taukiem. Tiem sliktie tauki mūsu, kad mēs nododam tās testiņus uz holesterīnu, jūs noteikti visi dzirdēja, ir labais un sliktais holesterīns. Ja? Un tas sliktais holesterīns, ja, kas padara savu ļaunu darbiņu, ja, mums, piemēram, tur ir tieši izmainīti tie gēni, kas mēs saprotam, ka pie tādas lietas mums jāpastrādā. Kāda veida mums jāpastrādā? Ar uzturu speciālistiem, var arī, piemēram, dietologi. Viņi var piemērot to diētu, kur, pieņemsim, es uzņemšu mazāk tos pašus pat taukus, ja, bet vairāk olbaltumvielas. Ja. Tieši otrādi, iespējams, ka man tie tauki nav jāuzņem tik daudz. Viņus var koriģēt. Tas ir stāsts īstenībā par to, nevis mainīt to genētiku, ko mēs nevaram izmainīt, ja, bet mēs viņu varam sadzīvot, pielāgoties un palīdzēt. Tas kā tāds vēl viens palīgu riks tam pašam uzturu speciālistam. Jā, viņi ģenetiski, jā, bet tur ir diezgan laba interpretācija, un viņus vēl sauc par tādu labsajūtas testiem, kas uztura testi, viņu vēl arī dažādi šobrīd nosaukumi tiem ģenetiskiem testiem. Viņi tieši sabalansē to uzturu. Nevis tikai tād, kad es atnāku un gribu visiem, mēs ļoti atšķiramies. Tagad mēs kā doktori saprotam, mēs pilnīgi visi atšķiramies, jā, un viens šķīvis visiem nederēs. Jā. Tas, kas man stāv uz šķīvi vien, man nevar būt viena, teiksim, ēdienkārta visiem pacientiem. Ja? Un tā arī palīdz sabalansēt to uzturu, pielāgot vairāk tieši personalizēta medicīna, par ko tagad daudz runā, un īstenībā viņa ir nākotne tieši personalizēt uz katru pacientu. Tā ir pamatfunkcija šim testim. Ja? Tāds īsts kopsavilkums par šo diagnostiku. Tad pirmais ir tas, ko mēs mājās varam izdarīt. Jā. Uzkāpt uz svariem, ievadīt Googlā tātad ķermeņa masas indeks, mums izliks formulu, kur mēs ievedam svaru, ievedam garumu, tad apskatāmies, cik tas ir. Ja tas ir no 18 līdz 24,9, tad mēs esam normālā ķermeņa masas indeksa grupā. Ja tas ir no 25 līdz 29,9, tad mums ir virssvars. Jā. Tā to sauc. Un ja mums ir 30 vai uz augšu, tad tā ir aptaukošana. Jā. Tad izmēram šo vēdera apkārtmēru, nu tad jau ir vēl specifiskāki testi sportistiem, piemēram. Nu, un tad ir nākamais jau līmenis laboratoriskās analīzes. Nu, piemēram, es teiktu, tieši gluži ne tā, jo tā problēma parasti jāsāk strādāt ar ārstu, jā, ar savu ģimenes ārstu, jo katram ir... Tad tomēr pirms ejam paši uz savu galvu uz laboratoriju. Jāiet pie ģimenes ārsta, ar ģimenes ārsta jāuzrunā taktiku, jo ar šo problēmu var tikai strādāt tad, kad tas darbs ir komanda. Tad ir, kad komanda tie, gan pacients pats galvenais, jā, ārsts, protams, arī sports pēc tam pievienosies, laboratorija diagnostika, jo ārsts jebkura gadījumā nozīmēs tu laboratorija diagnostiku, bet viņš nozīmēs mērķiecīgi arī, jā, protams, pacientam pašam arī izvēle, bet, lai pēc tam tik pie interpretācija jebkura gadījumā, jābūt ārstu interpretācija, jā, jo ir, protams, tie testi, kuri, pirmkārt, viņi arī profilaktiskai apskate jau iekļauti, var sakt ar to pašu glikozi, jāsaka, jā, jo glikozi daudz par ko arī mums var liecināt. Ja? Tie vienkārši testi, rutīnie testi, kur ikdienu var noteikt, ja? Arī ārstam profilaktiski viņš arī nozīmēs tos testus, bet ja mēs runājam, ka pacients griežas pie ārsta jau ar konkrētu problēmu, viņi jau nerodas uzreiz. Viena diena es pamodos un jūtu, ka man kaut kas nav kārtībā. Ja? Tā ja tomēr veidojas gadiem, un ģimenes ārsts parasti jau seko šeit, jābūt tā, ka viņam, jārekomendē nodot konkrēti testi, lai redzētu, kā šobrīd man liekais svars, ietekmē uz manu veselību. Jo, lai neveidotos mums, pirmkārt, arī cukura diabēta problēmas, arī citas jau pievienojas arī sirds problēmas, to pašu glikozi, insulīnu regulāciju, jo šobrīd daudz runā arī insulīna rezistence, jau saka veidoties bērnība, tā kā tas profilaktiskas analīzes un viss, tas nav tikai uzkāpt uz svariem. Uzkāpt uz svariem jau skaidrs, ka tad, kad jau problēma jau notika. Un tas viss ir tādēļ, ka liekā ķermeņa masa, ko man šķiet daudzus, arī manas pacients varbūt neizprot tik labi, tā nav tikai masa anonīma, tie nav tikai kilogrami, ko mēs staipam līdzi, tas īstenībā ir hormonāli aktīvs orgāns. Tas ir vēl viens orgāns, ko mēs paši esam radījuši savā ķermenī,
kurš ražo dažādas iekaisuma vielas. Principā aptaukošanos varētu salīdzināt ar tādu hronisku iekaisuma procesu mūsu ķermenī, kas noved jau tālāk pie Jānis pieminētā otrā tipa diabēta, pie kardiovaskulārajām saslimšanām un attiecīgi arī citām problēmām un, protams, arī pie onkoloģisko slimību riska, par ko es domāju, mēs vēl parunāsim. Jā, bet tad skaidrs, uzkāp uz svariem, labi, nav ķermeņa indeks, arī nekādu prieku nesagādā, un spoguli redz, ka tie, diemžēl, nav muskuļi, kas man tur taisa tās izmaiņas. Ar ko īsti sākt? Ko man darīt kā cilvēkam parastajam? Vai man taisnā ceļā doties pie Oskara un sporta zāli un sākt ar to, vai man vispirms jāiet pie ārsta? Ko tu ieteikt vispirms darīt? Kā jau Jāna minēja, kad ģenētisko mantojumu mēs mainīt īsti nevaram, bet ko mēs varam mainīt, kas spēlē tiešām lielu lomu, ir dzīvesveids un mūsu vide. Un attiecīgi pirmais, ko mēs varam sākt, ir vienkārši samazināt mazkustīgumu. Un ja mēs runājam par zemes intensitātes aktivitātēm, tās mēs varam uzsākt bez ārsta konsultācijas. Pieceļamies no krēsla, uztaisam 10 pietupienus, turpinam skatīties televizoru. Tā būtu zemes aktivitātes intensitāte. Ja mēs runājam par cilvēku, kurš vēlās jau tā kā intensīvākas aktivitātes, vai viņam ir kaut kādas sūdzības par muguras sāpēm, vai ķermenis ir ierūsējis, jo kādu laiku nav trenējies, tad ir vairākas opcijas. Viena no tām bija, kā Jāna minēja, ģimenes ārsts, kurš pēc tam tālāk var saprast, kas ir jādara, vai mēs varam runāt, piemēram, par sporta ārstu. Manā praksē arī gribētu samazināt šķēršļus, jeb darbības, kas cilvēkam ir jāveic, lai viņš tiktu līdz tādai organizētai aktivitātei. Tāpēc, ja var atrast labu certificētu fizioterapeiti, es pat ieteiktu, ka fizioterapeita konsultācija būtu labs mehānisms, jo tajā pirmajā nodarbībā uzreiz var sākt kustēties. Un tas fizioterapeits arī var pateikt to, vai ir nepieciešams kaut kāda papildus pārbauda, vai tomēr vajag uztaisīt kaut kādu magnētu, rentgenu, vai sporta ārstu, vai ģimenes ārstu, vai kaut kādu citu pārbaudi. Jo cilvēki zina, ka fiziskas aktivitātes ir veselīgas, ka ir jādara. Daudz cilvēku zina par to, ka ir liekais svars, bet tā ieraduma veidošana mums kaut kādā veidā jāpadara tā vieglāk, tā vide jāpadara tāda, ka cilvēks ir nostādīts faktu priekšā, ka man ir jākustās, un tā kļūst par dabīgu ikdienas daļu, jo būsim godīgi, mēs dzīvojam tādā ļoti ērtā dzīvē, kad mēs varam uz darbu atbraukt ar boltu mašīnu, ar skrejriteni, mēs varam šeit sēdēt un pasūtīt ēdienu, un pat ne tikai ēdienu, bet no pārtikas veikala pasūtīt. Un, tā kā mums vajag veidot to vidi tādu, kad mēs kustamies. Mēs neizmantojam liftu, piemēram, mēs izmantojam kāpnes. Okay, ja tas 20. stāvs, tas varbūt ir cits stāvs. Jā, man tāds pārdoms par šo radās, jo gan Latvijā, gan es esmu lasījusi arī statistiku par citām valstīm. Amerika konkrēti man nāk prātā. Aptaukošanās ir biežāka problēma tieši rurālajos, tātad ārpus pilsētu reģionos. Un tā kā man arī ir pieredze ar dzīvošanu laukos, tad es zinu, ka tieši lauku reģionos tas ir šis te paradoks, ka liekas, tev ir iespējas vairāk iziet ārā un kustēties, bet ir šī milzīga atkarība no mašīnas. Tu mūsdienās vairs nekur nevar tikt, ja tev no mašīnas bērni paši uz skolu aiziet nevar, ir jāved ar mašīnu, uz veikalu aiziet nevar, ja uz darbu ir jābrauc ar mašīnu. Tātad ir tas par šo dzīves situāciju, kurā mēs principā esam diezgan lielā mērā tomēr mašīnai piesieti, vismaz cilvēki lauku reģionos. Un tad tiešām ikdienā šīs aktivitātes ieviest nav iespējams, vai ļoti grūti, un vienīgais ceļš ir tāds organizētais, jau apzinātais sports, jau tāds nākamais līmenis. Es varētu papildināt, ka man liekas, ka būtu jāstāsta holistiski uz to problēmu, un mēs varētu to definēt kā tādos 4 galvenos virzienos vajadzētu skatīties valsts pārvalde, kas sistēma atbild par to, par veselības politiku pēc būtības, par to, kāds mums ir sporta stundas, kas ir sporta stundas saturā. Ne tikai sporta, es domāju, arī veselības stundas. Jā, veselības stundas, jā. Sāpju bērns jau ilgstoši. Tālāk mēs varam iet par pašvaldībām, runāt par to, vai pašvaldības nodrošina to, kad ir pieejami droši un mūsdienīgi sporta laukumi, kaut kāds bezmaksas pasākumi, un to īstenībā daudz pašvaldības arī piedāvā. Trešais būtu, es teiktu, sporta klubi, sporta entuziasti un sportisti, kas savā ziņā motivē to cilvēku vai bērnu vai jaunieti kustēties. Un pats galvenais, manuprāt, ir ģimene, jo arī zinātniskā literatūra liecina to, ka jo bērna vecāks būs aktīvāks fiziski un būs labāk ieradumi, jo lielāka iespēja, ka šis bērns izaugs par pieaugušo, kurš būs fiziski aktīvs un vesels. Un tad mums ir jāatrod mehānismi, kā mēs varam veicināt to, ka katram bērnam veidojās mīlestība pret fiziskām aktivitātēm. Nevis pret kādu konkrētu sporta veidu, kustību daudzveidību, ka viņš vienkārši vēlās būt aktīvs.
Un pēc tam, ja gribēs, varēs iet uz citiem sporta veidiem, bet viss sākās īstenībā ar mīlestību pret fiziskām aktivitātēm. Bet es varu teikt, ka tas darbojas arī otrā virzienā, jo tā, ka man dēls saka, ejam bumbiņu ārā pametāt, protams, es taču neteikšu, nē, ja viņam ir 18 gadi, viņš ir pusaudzis, viņš ar mammu kaut kur grib iet, Jā. un viņš izkustina mani, man liekas, tas arī ir ļoti forši atsaukties tiem bērnu aicinājumiem, bet es gribēju jautāt, bet ko darīt tajā situācijā, tu esi aizgājis un saproti, bļāmiens, ir grūti, reāli ir grūti, tagad 8 stundas darbā nosēdējis vēl uz treniņu vilkties. Kā saglabāt to motivāciju un nepadoties pie tām pirmām grūtībām? Jā, diemžēl statistika Latvijā diezgan skarba ar to, ka mēs esam nepareizās kategorijās pašā augšgalā no nepareizās puses skatoties. Un viena no tām statistikām ir veselīgi nodzīvotie gadi, kas ir pēc būtības vecums, kad mums sākās ar veselību saistītas problēmas. Vai tas būtu spēlēšanās ar mazbērniem, iet pastaigā ar suni vai pļaut zāli. Un Latvijā tie ir vidēji aptuveni 52 gadi, Eiropas Savienībā 63 gadi. Tas nesakrīt pat ar Pasaules veselības organizācijas noteikto definīciju, kas ir jauns cilvēks. Ja, jo jaunajā PVO definīcijā jauns cilvēks ir līdz 65 gadiem. Tad sanāk, mēs krietni. Jā, un pirmajā vietā, man liekas, es pareizi atceros, ir Malta, un mēs iepliekam par 19 gadiem. Tātad pēc būtības, ja jebkurš cilvēks vēlās dzīvot labu dzīvi, kvalitīvu, būt spējis kustēties, tas, ka viņš var uzkāpt uz 5. stāvu bez sāpēm, tas, ka viņš var pacelt savu bērnu, lai bērns var ielikt Ziemassvētku eglītē mantiņu. Un man liekas, ka tā ir lieliska motivācija, un tas ir kā savus vecākus motivē to, lai viņi var ar maniem bērniem spēlēties. Un tad, man liekas, tas kļūst tāds ļoti personisks stāsts, un kad tas ir personisks, ir lielāka iespēja, ka tas aizciest, jo mēs visi zinām, ka ir jākustās. Problēma nav zināšanās. Problēma ir prioritātēs. Man šķiet, mēs noprioritizējam darbu, varbūt arī rūpes par ģimeni un neatrodam laiku. Tas 45 minūtes. Vajag domāšanas maiņa, jā. Bet, protams, cilvēks jau vispār ir tās diezgan slinks radījums, un viņam gribās brīnumu tableti. Un tagad tās nosacītās brīnumu tabletes, kā mēs zinām, ir medikamenti, kas palīdz novājēt, vai ne? Un es saprotu, ka tas pieprasījums ir liels. Mēs no ārstiem arī dzirdam, ka atnāk pacienti un saka, dakteris saka, klau, liekais svars vajadzētu kaut kā mazināt, tad būs tur labāk arī sirsniņai, labāk asinsvadiem. Un viņi saka, es jau visu izmēģināju, tagad es gribu tableti. Ko darīt? Kā ir ar tām tabletēm? Visas tabletes, kas ir pieejamas, tik un vienīgi pēc ārsta uzraudzības un rekomendācijām. Jā, brīnum zāles nekad nebūšot, un tas vienmēr arī visi zāles, viņi strādā tikai tad, kad jūs to lietojat. Jā. Bet vai visu mūžu to lietos, cits jautājums, jā, ne visiem pirmkārt arī palīdz, teiksim tā, ne visi palīdz, jā, bet tajā pašu laikā, jā, visādi šobrīd ir veidi, kā tu ļoti ātri tikt, un ne tikai tabletes, jā, protams, arī līdz jau arī operācijām, tas īstenībā nav nekas tāds slikts, ja tā ir vajadzīga, tā šobrīd pat valsts programma to nodrošina, ja tiešām ir tā ir problēma, kas tevi skars arī tavu veselību, ja tas, protams, arī pienākas pat pēc valsts programmas. Bet tas tabletes, es teiktu, ka, jā, protams, ja tas ir vienīgais veids šobrīd palīdzēt pacientam, tā ir viena lieta, bet tā nebūtu tā kā pacients pats pieprasa un viņš to dabūja, ja, tā kā šobrīd ļoti daudz par to stāsta, ļoti daudz visādas. Mēs redzam sižetus par to, jā, varbūt arī doktori noteikti arī, es domāju, sievietes daudz par to prasījuši. Ir tātad šīs te ārstēšanas pakāpes, varbūt tā to varētu nosaukt. Tātad pirmajā līmenī ir, jā, šis te psiholoģiskais darbs ar sevi, vai varbūt piepalīdzot speciālistiem, jo liekas var problēma, nevienmēr, bet mēdz būt tieši kā psiholoģiska problēma. Tad ir šīs fiziskās aktivitātes, neminu vārdu, to, ko tu teici, ka nevar minēt. Jā, fiziskās aktivitātes, kustības. Tad, protams, uzturs. Man ginekologam ir dotas 20 minūtes, dažreiz 30 minūtes vizītei. Es, protams, dodu pamata ieteikumus, bet es uzskatu, ka ir gadījumi, ka tas nav nekāds kauns un kad ir ļoti vēlams doties pie uzturu speciālistu. Un man ir paveicies, man veselības centra apvienībā komandā ir tiešām ļoti labi uzturu speciālisti, pie kuriem tad es arī nosūtu, un šī atgriezeniskā saite. Tas viss, respektīvi, ko mēs dēvējam par dzīvesveida pārmaiņām. Starp citu, tā lieta, ko mēs vēl nepieminējām šajā dzīvesveida kontekstā, ir miega kvalitāte.
Ļoti svarīga. Jā, jo es atceros vienu, diemžēl jau diezgan vecu pētījumu, varbūt nav pieklājīgi uz to atsaukties, bet ja atmiņa man neviļ bija tā, ka no cilvēkiem, kas strādā nakts maiņās darbu, apmēram 25% no liekā svara ir tieši šīs te nakts maiņas, par to ir atbildīgas. Tas ir hormonāls, tāpēc, ka hormonālas problēmas, jo hormoni, kas atbilst par to lieku, teiksim, par svaru un vielmaiņu, jā, mums tieši sāk izstrādāties tad, kad mēs guļam, un tad, kad mēs neguļam, tad ir problēma. Un īstenībā tiem, kas tiešām tas nakts dzīve, cilvēkiem pamata nevis dienas, jā, vai, piemēram, darbs. Tieši tā, es arī šo pētījumu lasīju sen jau, jā, un tas ir tieši paradoxāli, bet ne tāpēc, ka vienkārši saistīt ar mūsu organismu, tā ir mūsu hormonālais disbalans veidojas un viss. Un sakarā to mums tie liekie tauki arī veidojas. Bet, un, protams, vēl tas, ka viņi naktī ēd. Ka viņi, lai neaizmigt arī, tur bija gadījumi aprakstīti, ka viņi vienkārši saka, tā kā ēst naktī, tāpēc, ka viņi vienkārši, lai sevi, tā kā kaut kāda veida, kā arī psiholoģiski, ka cilvēki, kāpēc viņš pieņem svāru, viņš sevi tā kā dod tādu gardumiņu visu laiku, dabūja to atbalstu, teiksim, šajā ēdienā. Endorfīni, izstrādājas serotonīns. Starp citu, kas no sporta arī var izstrādāties, kas vārdu negribēju pieminēt, bet, pastāvīgas noteikti var. Īstenībā ar to pirmo, ko es vienmēr teiktu un ieteiktu, un arī man šķiet tiem, kuriem negribas to tiešām to fiziski slodzi, tā ir staigāšana. Tiešām ļoti labi palīdz samazināt svaru, un arī tiem, kuriem liekais svars, visvieglākais to izdarīt. Jā. Bet, Oskar, kā tad ir ar to moderate intensity, proti vidējas intensitātes aktivitātes un tas 50% pulsa frekvences pieaugums, par ko raksta medicīniskajos rakstos, ka īstenībā jau tāda kārtīga jēga jau mazināt svaru ir tikai tad, ja šīs aktivitātes nav tādas rāmas un mierīgas, bet ir tad, kad pulsa frekvence pieaug par 50%, un tāds vienkāršs piemērs, 80 reizes minūtē ir standarta puls, tātad jums būtu jāmēģina sasniegt, tad 120 vismaz, lai būtu kaut kāda jēga no šīs aktivitātes. Jā, mums noteikti arī jāstāsta uz to plašāk. Pasaules veselības organizācija iesaka 150 līdz 300 minūtes mērnās. Aerobās aktivitātes var 75 līdz 150 minūtes augstāks. Un vismaz 2 spēku treniņus nedēļā. Un, ja nemaldos pēc Pasaules veselības organizācijas datiem, gan 80% cilvēki šo nesniedz rekomendācijas. Tā kā es vienmēr saku, labāk sākt mazāk un pietuvoties tam. Un tajā brīdī, kad mēs esam tuvāk, mēs varam tam reāli mēģināt tās rekomendācijas sasniegt, jo būšu godīgs pret citiem, sakot, kā es lielā daļa nedēļas jums nesniedzu. To, ko iesaka Pasaules veselības organizācija, man ir sava privātā sporta zāle, kuras tur varētu teorijā katru dienu vingrot. Tā kā tiešām tā ikdiena ir jāpadara, tā vide jāveido tāda, ka varētu sportot un sākt ar kaut ko, un tad būvēt augšā, izveidot ieradumu. Un galvenais atrast to motivāciju, to, lai patīk. Tā komunikācija ir ļoti, ļoti svarīga, jo mēs ir dažādas definīcijas, kas varētu būt sports, piemēram, bet mēs arī nosaucam to par sporta laukumu. Tā kā sports savā ziņā, ja ir pulss ir augsts staigāšanā, mēs to arī varam teorijā definēt par nojošanu, būs sporta kategorijā, bet tiešām tā iespējams atslēga vispār, lai uzrunātu cilvēkus un palīdzētu viņiem kļūt aktīvākiem un palīdzēt viņiem to izveidot par ieradumu, ir tā komunikācija, kā ar viņiem tiek runāts. Ja, ka mēs sākam ar labām ziņām, kaut kā būvējam un runājam pēc būtības tā cilvēku valodā, jo katram cilvēkam ir sava mērķi, ko viņš uzskata par labu. Ja. Cilvēkam patīk darīt to, kas viņam padodās. Bet ja mēs skatāmies no Pasaules veselības organizācijas puses, ir spēka treniņš un ir kardiovaskulārais treniņš. Tas divas pretējas lietas. Sievietēm pēc 50 ir vēl jautrāk, jo 2 reizes nedēļā tiek rekomendēti arī stiepšanās un balansa vingrinājumi. Tā principā no darbs jāmaina uz pusslodzi, lai varētu izpildīt. Tur vismaz ir kaut kāda korelācija starp spēku treniņiem. Ir pētījumi, kas liecina, ja tiek veikti vingrinājumi pilnā kustība amplitūdā, tad īstenībā viņi pat ilgtermiņā var atstāt labāku ietekmi nekā pats stiepšanās. Bet tas vienmēr ir tāds diskutabls jautājums. Tas ir viens no tādiem vecākiem stereotipiem, kas ir. Kas ir 3 vienkāršas lietas, ko mēs katrs varam izdarīt? Tagad es paklausījos 5 reizes nedēļā, vēl tad, viss es jau nobijos, neko nesākus, ja? Bet ar ko sākt? Tu vairāk reizes minēji kaut ko vismaz, ja? Jā, vismaz mazumiņu. Bet kaut kāds top 3 lietas. Jā, un nevajag baidīt ar tām rekomendācijām, jo tiešām viņas īstenībā ir diezgan augstas, un fiziski aktīvi cilvēki nereti tās nesasniedz. Tāpēc pirmais ir vienkārši domāt par ikdienu.
Tāds angliskais termins ir movement snacks, jeb kustība pauzes. Tas ir pēc definīcijas 1 līdz 5 minūšu garas pauzes, kas ir salīdzinoši zemes intensitātes. Tur nevajag papildus inventāru. Mēs varam, izmantojot galdu, veikt kaut kādas stiepšanās vingrinājumus, mēs varam veikt pietupienus. Mēs varam iestatīt, kad telefonā ik pēc 60 minūtēm novibrējās, mums ir jāpeceļās. Jāizdzer glāzi ūdens vai jāuziet viens stāvs augstāk, viens stāvs zemāk, bet pēc būtības kaut kā veidot šīs mazās mikropauzes. Un mēs varam diskutēt un argumentēt, ka cilvēks, kurš neapmeklē sporta zāli, ir fiziski aktīvāks nekā cilvēks, kurš neapmeklē. Jo, piemēram, viņš brauc uz darbu ar riteni, iet ārā staigāties ar suni, veic dārza darbus. Bet cilvēks, piemēram, kurš 5 reizes nedēļā varbūt apmeklē šo sporta zāli vai fitnesa centru, vienalga, kā mēs viņu saucam, viņš no 9 līdz 5 sēž. Mājās viņus pasūta ēdienu pa boltiņu un ar mašīnu brauc turp šurpu. Tā kā tas vienmēr ir tāds, mēs jāstāsta cauri. Tā mazliet pretrunīgi, jo savukārt, piemēram, menopauzes vadlīnijās ir īpaši uzsvērts tas, ka tikai mērķtiecīgas fiziskas aktivitātes dārza darbi neskaitās. Starp citu, tieši tā tur bija atrunāts. Jo man daudz pacients to stāsta, bet es tik daudz strādāju dārzā. Es teiktu, ka kāpēc, piemēram, man ir tiešām es par to, lai sākāt vismaz parastu staigāšanu. Pirmkārt, arī veselīgi paelpo svaigu gaisu, bišķiņu arī galvu savu atzināt, jā. Bet ir tā, ka parasti ir tā, cilvēks redz vismaz vienu pozitīvu efektu no tā, vismaz vienu mīnus lieko kilogramu, viņam tas sanāk, tā kā viņš aizraujas ar to. Un tas pats svarīgākais, ja viņš neredz efektu, parasti tas tālāk, viņš neturpināja, jebkur arī sporta zāli, bet uzreiz ar tādu noteikti palabosiet, jūs esat eksperts, uzreiz kaut kāda kardio, pirmkārt, ne katram ir organisms ir domāts uzreiz kardio treniņu, tāpēc, ja viņš nav neizmeklēts, viņam tomēr vēl pie tām liekais svars, kas viņam tomēr ir uz locitavam spiediens pieaug, uz muguru un viss, un viņš nav trenēts vispār, un es uzreiz atnākšu un sakušu spārtot, kā traka, man šķiet nekā laba noteikti nebūs, man nekas nesadedzinās. Es domāju, prātīgs ārsts būs tas, kurš sadalīs, tā kā tu teici, šī multikomanda, tātad uzturs speciālists, iespējams psihologs vai psihoterapeits, iespējams tātad fizioterapeits, iespējams endokrinologs vēl klāt, tātad tiešām multitreneris, Galvenais multispeciālists taču komanda. sabalansēt pašu galveno. Tā ir, cik mēs apēdam, tik mēs sadedzinājam, vai kā pareizi sadedzināt. Respektīvi, mums vajag to balansu, beidzot dabūt to balansu starp savu, teiksim, tas, un tas ir grūti. Un jāatceras tas, ka šis te balans dzīves laikā var mainīties. Tātad māņa samazinās. Pētījuma dati, ja sievietes vecumā no 50 līdz 60 gadiem vidēji palielinās par 680 gramiem gadā. Tas, protams, ir atkal vidējā temperatūra slimnīcā. Vienai tie varbūt būs 10 kg gadā, vienai nekas. Bet tad 680 grami gadā, tas ir tāda vidējā menopauzes statistika pie tam visā pasaulē. Bet starp citu, vai profesionāliem sportistiem arī mēdz būt liekais svars? Sumo. Sumo ir liels piemērs. Tur starp citu ļoti rakstu tā abdominālais, par ko es runāju. Bet ir sporta veidi, kur noteikti lielāks ķermeņa svars ir priekšrocība. Atsevišķos sporta veidos un pozīcijās, piemēram, kā amerikāņu futbols vai regbijs, tā ir priekšrocība, bet, ja ir pārlieku liela tauku masa, tad attiecīgi tas samazina jaudas raitājus, ātrumu, lēcienu un īstenībā tas var tā kā negatīvi ietekmēt sniegumu. Tā kā tur jāskatās tādā arī no konteksta. Bet man liekas, ka droši vien svarīgākais ir tas, ja man ir tas liekais svars vai aptaukošanās, un man vajag to problēmu risināt, tas nevis palikt vienai ar to un bēdīgi šņukstēt vai turpināt rīt kārtējo apēdīšu kārtējo būciņu un nomierināšu sevi. Bet te gan jāsaka, ka tikko mēnesi aptiek bija veikusi tādu aptājot cilvēks jautājot, kā tad ir ar neiecietību, jo mēs dzirdam tos gadījumus, viņš taču ir resns, viņš taču ir pats vainīgs, ko tur vai ne, tā kā vīpsnājoši, un jāsaka, ka patiesībā tādiem aizspriedumiem liekā svara dēļ saskaras samērā liels iedzīvotāju skaits, apmēram 37% vecumā līdz 30 gadiem, un tie ir jauni cilvēki, un varbūt viņi nerisina to problēmu tieši tāpēc, ka viņi baidās no kaut kāda nosodījuma vai es aiziešu, un es tur tāds apaļīgs vinnīs pūks, un man blakus stāv 3 reiz tievākā Bārbija, ko es te tagad darīšu. Un kāds varbūt noslēgumā būtu tas iedrošinājums ar tādu, es nezinu, varbūt tāda psiholoģiskā motivācija, kas, kā jūs domājat, varētu palīdzēt pārvarēt tās bailes, ko kāds par mani domās,
vai arī nepakļautos šiem aizspriedumiem vai tam tādai negatīvai nostājai? Ziniet, laikam pirmais būtu tāds arī pozitīvais efekts, reāli atrast to cilvēku, kurš var īstenībā pārunāt. Pirmkārt, tas cilvēks izrunāt, tas īstenībā pat varbūt arī psihologs. Ja? Tā ir problēma, kamēr mēs domājam, ka tā ir problēma. Ja? Bet tā problēma ir risinājuma. Un risināt, protams, jāsaņemās. Mēs jāsaņemās tā, ka jāpiesarās, nevis būs tā, ka es pirmdien to darīšu. Nebūs. Neviens nekāda pirmdiena nesāk ar to, ka sākšu tievēt, vēl es nezinu par savu veselību rūpēties. Ja? Bet jāsāk ar to, ka jāpadomā, ka tas nav tikai, protams, izskats, ka tā ir veselība. Un jāizdomājas, ja mēs gribam dzīvot ilgi un veselīgi, tad jāsaņemās un jādara. Ziniet, viņam jādabū tādu cilvēku ar tādu uzticību. Zinu, ļoti labi šobrīd strādā uzturas speciālisti. Viņām ir bieži vien izveidojas ļoti labs kontakts ar to pacientu. Tas vairs nav tā kā ārstēšana. Un viņš vairs nebaidās. Un tas ārstēšanas, tas ir tiešām tāds tā kā kopīgs darbs, katru dienu darbs. Jā, tas ir, viņi arī māk motivēt, ja uz to tieši tāda motivācija jau iestājas par to, kā man to. Un viņš jau saka, kā viņš redz to rezultātu, pirmo rezultātu, viņam palīdz tālāk iet uz priekšu. Un tie rezultāti ir diezgan labi. Protams, mēs nerunājam, kā jūs tiešām pieminējat par to smagie gadījumu, teiksim, tā viņi ir. Tas tiešām tur uzturas speciālists jau nepalīdzēs. Ja mēs runājam tādu pēc vidē, tiešām ir kaut kas mainīt, tie jāatrast to atbalstu. Ja viņš tas, teiksim, pacients, šajā gadījumā, viņš ir sadzirdēts, viņš saprot, ka viņam ir vismaz par to problēmu, ar ko runāt, par to uzturu speciālistu vai ārstu, tad uzreiz iet uz priekšu. Jo nevienmēr te ģimenes locekli dažas arī palīdz. Un, ir arī draugi, kas palīdz. Tas ir ļoti pašam cilvēkiem jāapzinās, kur viņš dzīvo, kāda vide viņš dzīvo. Bet, diemžēl, tikai viņam pašam jāpieņem lēmumu, tikai viņam pašam tas jādara. Un tas ir viņu darbs, un kārot vajadzēs paši ar sevi pašām. Diemžēl tas ir. Bet kopā tiešām šobrīd es teiktu, ka uzturas speciālisti ir ļoti labi uzturas speciālisti, un viņam ļoti labi rezultāti. Un tas nav sapīgi. Oskar? Jā, es pilnīgi piekrītu Janai par to, ka vissvarīgākais laikam ir tā atbalsta grupa. Ja, vai tā ir ģimene, vai tuvi draugi, vai tas ir ārsts, vai uzturas speciālists, vai varbūt tas ir kāds treneris, vai varbūt ir cilvēki, kur ir līdzīgām problēmām, ir ar lieko svaru. Jo, diemžēl, to, ko saka cilvēki, mēs nevaram kontrolēt. Mēs vairāk varam kontrolēt to, ko mēs darām. Un tad vienkārši iet soli pa solim un saprast, ka tas cilvēks nav viens, jo īstenībā problēmu pasaulē ļoti daudz. Un īstenībā mēs viņus varam kategorizēt, un tā mēs varam atrast daudz līdzgaitniekus, un kopā ejot mēs varam izdarīt vairāk. Katrs pats var daudz izdarīt, bet kopā ejot mēs noteikti esam stiprāki. Sākt ar maziem solīšiem. Rekomendētais svara zudums nedēļā ir 0,5 kilograms. Nav daudz, vai ne? Tas efekts paliekošs. Jā. Un noslēgumā es gribēju pajautāt jums pašiem viena veselības lieta, ko jūs darāt šodien, bet ko vajadzēja sākt, varbūt jau pirms 10 gadiņiem. Īstenībā es sāku tiešām ikdienā kaut kādas vairāk fiziskas aktivitātes, nevis tikai staigāšana, tas ir skaidrs, mēs esam diezgan aktīvi pavadām dienu, bet arī, teiksim, vecums padara savu, mēs mainamies, arī mums muskuļu masa mainās, tad, kad ir tev 30 gadi vai 20 gadi, tu tiešām daudz lietu pat nedomā. Tad, kad jau tuvojas tam jau pēc 40 gadiem, ap 4-35, tiešām ķermenis mainās, tas muskuļu masa mazinās, un tā īpaši sievietēm tauki tā kā sāk prevalēt. Un tāpēc tu vienkārši grib izskatīties savādāk, tiešām tev vajag vismaz 10-15 minūtes vakarā var atrast priekš sevis, izdarīt kaut kādas kustības, konkrēti, tam jāizvēlas pašam, Noteikti, laikam, tas mums šobrīd ir ieviest ikdienā, līdz šim nav bijis, es par to nedomāju ļoti, un iespējams tiešām, tā ir šķidrumu uzņemšanā, jo man, piemēram, ir to problēma, es zinu, kad visi rekomendē tur vismaz glāzu ūdens stundas laika, bet ir dažādi cilvēki, ne katram vajag to ūdeni visu laiku dzert, pieņemsim, Piemēram, es no tāda tipa, kuram ūdens gandrīz neprasas, bet es jau piespiedu vismaz to glāzīti izdzert. Man tiešām nav tā, ka man visu laiku gribas to ūdeni dzert. Bet tas es jūtu, ka tas paliek savs ādā, tas arī svarīgi ir, mēs saprotam, ka tas vienkārši mūsu sastāvdaļa, mēs sastāvam no ūdeni. Un īstenībā kvalitatīvais miegs. Bez kvalitatīva miega mēs neko nevarēsim panākt. Un kā ir labs, es dzirdēju,
Ja ir problēmas, problēmas nemainīsies. Ja es labāk izgulēšos, un es labāk nākamajā dienā risināšu ar skaidru galvu, nevis neizgulējusies. Ja? Tā kā tiešām tas 7 stundas, tas nav īstenībā greznība. 7 stundas, ja laicīgi iet gulēt un no rīta celamies, ejam uz darbu. Vēl ceturks var pieminēt, ka tomēr ir svarīgs ļoti brokastis, par ko, starp citu, tā ir lieka svāra problēma, ja tu aizmirsti par brokasti no rīta. Tā kā tas ir, īstenībā tāda ikdiena, man liekas, ka daudz neprasa. Manā gadījumā tas ir rūpes par manu sirsniņu, jo līdz 24 gadiem es vēl spēlēju basketbolu Amerikā. Un pēc tam sanāca pārtraukt spēlēt basketbolu un vairāk rūpējos par savu muskuloskeletālo sistēmu un stipri pārsniedzu tās rekomendācijas no Pasaules veselības organizācijas puses. Un gadu atpakaļ, tā kā es cilvēkiem arī vadu seminārus un izglītoju, sapratu, ka arī jābūt atbildīgiem pret sevi un es sāku vairāk iekļaut savā treniņu procesā darbu par sirsniņu. Ja? Tā būtu tā pati staigāšana, patīk staigāt. Un tad nākamais, ko es vēl gribētu vairāk uzlabot, tas noteikti ir miegs, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi no daudz dažādiem aspektiem. Jā, paldies! Šodien mēs dzirdējām stāstus par to, ka svars nav tikai stāsts par to, kā es izskatos, vai man patīk uz sevi skatīties spogulī. Tas ir stāsts pirmām kārtām par veselību. Varbūt tieši tā arī uz to ir jāskatās. Nevis, ka es tagad novājēšu, bet es izdarīšu sev labu. Es sev palīdzēšu labāk justies, labāk dzīvot, būt priecīgākam un laimīgākam. Tieši tā, jo atceramies, liekā ķermeņa masa, tas ir hormonāli aktīvs orgāns, ko mēs katru dienu nesam sev līdzi. Tas ietekmē mūsu ilgtermiņa veselību. Līdz ar to mainam šīs te prioritātes, jo ne darbs, ne ģimene, viņi jau taču labāk nepaliks, ja tu pats vienā brīdī vienkārši sabruksi, vai ne, Ārta? Tieši tā, 100%. Ar to mēs šodien arī beigsim. Paldies mūsu šīs dienas viesiem, laboratorijas ārstei Janai Osītei un sportistam, aktīvam cilvēkam un fitnesa trenerim Oskaram Ernšteinam. Paldies! Paldies, ka klausījāties, skatījāties. Tiekamies atkal jau nākamreiz.